Viena no Latvijas lielākajām bagātībām ir mūsu meži. Gadsimtiem latvieši ir dzīvojuši vienā ritmā ar dabu, izmantojot mežus kā atpūtas vietu, sēņojot, ogojot un gūstot citus meža labumus. Tomēr, vai mums izdosies nosargāt mežus un nodot tos nākamajām paudzēm neskartus? Šoreiz runāsim tieši par būgružiem, kuriem noteikti nebūtu jānokļūst mežos blakus melliņu ceriem un baravikām, bet tomēr tie tur nokļūst. Kāds tos tur aizved un izgāž. Par laimi, tikpat centīgi, kā izgāzēja, ir arī Latvijas valsts meža komanda, kura sekojot iedzīvotāju sūdzībām, atkritumus mežos savāc un ved uz izgāstuvēm. Bet cik mums visiem tas izmaksā? Ik gadu valsts un pašvaldību mežos tiek savākt vairāk nekā 1200 kubikmetri atkritumu. No tiem lielākā daļa, jeb 41%, ir sadzīves atkritumi, 22% ir mežā izmestās riepas, 6% sastāda šīfers un 3% ir bīstamie atkritumi. Mežos ir atrodami arī nelegāli izmestie būgruži, kas savukārt veido 23% no kopējās mežos izmestās atkrituma masas. Būgruži mežos mēdz nonākt dažādos veidos. Nereti tas sākas pavisam vienkārši. Veicot remontu mājās, pāri paliek daži mājas ar ķieģeļiem, flīzēm vai saplākšņu gabaliem. Tā vietā, lai noskaidrotu legālu nodošanas vietu, iedzīvotāji mēdz izvēlēties vieglāko ceļu, iebraukt nomaļā meža takā un atstāt atkritumus tur. Dažkārt tas notiek nezināšanas dēļ, jo iedzīvotājs nezina un neinteresējas, kā atbrīvoties no šāda veida atkritumiem. Dažkārt gan tā ir vienaldzība. Otrs izplatīts veids ir caur negodprātīgiem atkritumu apsaimniekotājiem. Klients pasūta būgružu izvešanu, samaksā par pakalpojumu, bet tālāk neseko līdzi, kur šie atkritumi nonāk. Uzņēmums, lai ietaupītu, tos nevis nodod legālās pārstrādes un uzglabāšanas vietās, bet izmet vai aprok tuvākajā mežmalā vai karjerā. Šīs situācijas ir īpaši bīstamas, jo tās vairo priekšstatu, ka mežs var kalpot kā atkrituma izgāstuve. Un, ja kāds jau ir atstājis savu drazu, nākamajam tas šķiet gandrīz vai attaisnojumi, kas veicina vietas pārvēršanos par regulāru izgāstuvi, kur atkrituma apjoms ar laiku pieaug. Latvijas valsts meži ik gadu spiesti novirzīt desmitiem tūkstošus eiro nevis jaunu taku, atpūtas vietu vai meža infrastruktūras uzlabošanai, bet gan tam, lai savāktu un izvestu nelegāli izmestos atkritumus. 1 kubikmetra atkrituma izvešana izmaksā vidēji 78 eiro un 83 centus, un uzkrājoties šīm summām, tās kļūst par būtisku slogu budžetam. Būgružu savākšanas izmaksas nav mazas. 2024. gadā tām tika iztērēta vairāk kā 30 000 eiro. No mežiem tika izvest 388 kubikmetri būvniecības atkritumu. Nelegālās izgāstuves arī degradē ainavu un atņem cilvēkiem iespēju baudīt mežu kā telpu atpūtai. Teritorijas, kas varētu būt piemērotas pastaigām un atpūtai, pārvēršas vietās, kurās neviens vairs nevēlas uzturēties. Tas skar mūs visus, jo mežs nav privāts pagalms, bet kopīgs mantojums, ko dalām ar nākamajām paudzēm. Un problēma turpina pieaugt. Līdz šī 2025. gada septembrim valsts mežos ir konstatēts 351 kubikmetrus būgružu. Tas nozīmē, ka šogad mežā būgružu izmests vairāk kā iepriekšējā gadā. Šie skaitļi parāda, ka nelegālā atkrituma izmešana nav atsevišķs gadījums, bet sistemātiska problēma, kas ik gadu patērē milzīgus resursus un kavē iespēju šos līdzekļus novirzīt mežu uzturēšanai, attīstībai un labiekārtošanai. 2025. gadā valsts mežos līdz šim jau konstatēta vairāk kā 350 kubikmetru būvniecības atkritumu. Lielākā daļa no tiem atrodas zemgalē. Tur fiksēta vairāk kā 108 kubikmetri, kas ir gandrīz trešdaļa no kopējā apjoma. Galvenie cēloņi noteikti ir Jelgavas, Bauskas un Rīgas tuvums. Otrs lielākais piesārņojuma punkts ir Dienvidlatgale ar 51 kubikmetru. Sevišķi bēdīga situācija ir tieši ap Daugavpili. Bet ievērojams daudzums konstatēts arī Dienvidkurzemē – vairāk nekā 36 kubikmetri, un Vidusdaugavas reģionā, kur savākt 43 kubikmetri. Arī Ziemeļkurzemē un Rietumvidzemē situācija nav labāka, katrā pārsniedzot 30 kubikmetru robežu. Šie dati rāda, ka būvniecības atkritumi mežos nav atsevišķi gadījumi, bet plaši izplatīta parādība, kas skar gandrīz katru Latvijas reģionu. Latvijā mājsaimniecībās atkritumus šķiro 79% iedzīvotāju, rāda Latvijas zaļā punkta 2025. gadā veiktās aptaujas rezultāti. Tas nozīmē, ka lielākā daļa sabiedrības apzinās šķirošanas nozīmi un ikdienā cenšas rīkoties vidē draudzīgāk. Taču realitāte ir pretrunīga. Tajā pašā laikā valsts vides dienests ik gadu saņem vairāk nekā 1500 sūdzību par nelegālām izgāstuvēm. Un satraucoši, ka katrs trešais iesniegums ir saistīts tieši ar būgružiem. Tas atklāja sabiedrības paradoksu. Daudzi šķiro savus sadzīves atkritumus, bet būvniecības un remonta laikā radušies materiāli nereti nonāk nevis legālās apsaimniekošanas vietās, bet gan mežos vai citās nomaļās teritorijās. Latvijā likums skaidri nosaka atbildību. Par atkritumu izmešanu neatļautās vietās draud naudas sods. Atkrituma apsaimniekošanas likuma 43. panta 2. daļa paredz, ka fiziskai personai sods var būt no 14 līdz 200 naudas soda vienībām, jeb no 70 līdz 1000 eiro, bet juridiskai personai no 50 līdz 560 vienībām, jeb 250 līdz 2800 eiro. Tomēr praksē problēmas slēpjas citur. Vainīgos nevienmēr izdodas pieķert. Lielākoties tas notiek vien tad, ja ir acu liecinieki, sabiedrība ziņo par pārkāpumu vai vietās izvietotas video novērošanas kameras.
Nešķirotu būvniecības atkritumu nonākšana mežā rada vairākus ilgtermiņa riskus videi. Asbestu saturoši materiāli, kas bieži sastopami vecajā jumta šīferī, izdala kancerogēnas daļiņas, kas gaisā saglabājas ilgi un apdraud gan cilvēku, gan dzīvnieku veselību. Betona un ķieģeļu kaudzes aizsedz augsni, kavē tās atjaunošanos un padara neiespējamu dabiskas veģetācijas atgriešanos šajās vietās. Riepas, kas mežā saglabājas gadsimtiem, lēnām sadaloties izdala ķīmiskas vielas, kas piesārņo gruntsūdeņus. Arī plastmasa, kas nav bioloģiski noārdāma, uzkrājas un kļūst par ilgtermiņa piesārņojumu avotu. Tas viss nozīmē, ka būvniecības atkritumi rada ne tikai vizuālu piesārņojumu, bet arī apdraud cilvēku un dzīvnieku veselību, augsnes kvalitāti un ūdens resursus, radot sekas, kas var saglabāties gadu desmitiem. Noslēgumā aicinu atcerēties, mežs nav izgāsto. Tā ir mūsu kopīgā vērtība un mantojums, kas mums ir jāsaglabā arī nākamajām paaudzēm. Ja pamanāt nelegāli izmestus atkritumus, nepalieciet vienaldzīgi. Par to iespējams ziņot zvanot uz 112, aplikācijā Vides SOS vai sazinoties ar pašvaldības policiju. Katrs ziņojums palīdz novērst turpmāku piesārņojumu un sodīt vainīgos. Jo tas, kādā stāvoklī mēs atstāsim Latvijas mežus, būs ne tikai mūsu vizītkarte, bet arī mūsu atbildība.